Koklētāju lielākā kopā sanākšana ir dziesmu svētkos, bet aizvien biežāk koklētāju ansambļi pulcējas dažādos festivālos. Jau 6. reizi koklētāju festivāls notika arī Saulkrastos. Kokle ir mūsu ļoti mīļš instruments Latvijā. Un, lai bērni redzētu un vecāki redzētu, kādam ir jārīko sanākumu. Un es šo ideju jau iznēsāju 6. gadu, un šogad ir ļoti daudz koklētāju. Šoreiz festivālā pulcējās vairāk nekā 120 jauno kokles pārvaldnieku, kas ir apmēram 1/4 daļa no mūzikas skolu un kultūras centru koklētāju ansambļu dalībniekiem. Noteikti kaut kādas zināšanas un ir ļoti jauki spēlēt lielā kolektīvā. Labi skan. Tas ir savādāk nekā mēģinājumos mājās? Noteikti. Man patīk, ka es vispār esmu šeit un nepatīk, ka man bija jābrauc stundu garā autobusā. Un, lai gan kokle ir viens no senākajiem latviešu tautas instrumentiem, par kuru pirmās vēstures liecības atrodamas jau 13. gadsimtā, jaunajiem koklētājiem no instrumenta izdodas izvilināt visai daudzveidīgu repertuāru. Jā, protams, es domāju, ka mums ir jāspēlē dažādi stili. Gan šis vecais stils, gan arī jau tālāk modernizējot. Jo, piemēram, šodien mēs uzstājāmies skatē ar lielo grupu kokle, tautas mūzikas instrumentu ansamblu, mēs spēlējam melodijas no Fidži salas. Pilnīgi citu repertuāru, tā kā, un tās ir jau elektriskās kokles. Tā kā visam jāiet laikam līdzi, jo mēs nevaram, taču mēs arī neejam ar vīzēm. Viss arī tagad, mums šeit ir brīdis, kur mēs ejam, kur mēs neejam. Koncertkokle ir vienīgais nacionālais profesionālais instruments, un tās niansētais skanējums piešķir īpašu nokrāsu gan tautas mūzikas apdarēm, gan mūsdienu komponistu darbiem.